Kā tu domā, kas ir visu laiku labākais trēders? Vai tas ir kāds, nezinu, Varens Buffets vai no otras puses kāds ķēms, kurš redzams maržojoties internetā ar viltus ienesīgumiem un kaut kādām āršķirīgām stulbībām? Nē, īstenībā visu laiku vislabākais investors ir jau nelaids James Simons, kurš 20 gadu laikā varēja nopelnīt 66% ik gadu un saviem investoriem kopumā atnest $100 miljonu peļņu, kas ir fenomenāls ienesīgums, kas tuvākajā laikā netiks pārspēts. Un kā viņš to izdarīja? Nu, ne jau tirgojot ziņas un izmantoja tehnisko analīzi, bet viņš savā komandā turēja visus izcilākos fiziķus, matemātiķus, datorzinātniekus, un faktiski viņa resursi un intelektuāla kapacitāte varēja būt tieši tāda pati kā ir pasaules līmeņa zinātņu centriem. Tāpēc, ja nodarbojies ar day trading, atceries, pret ko tu konkurē, jo viņš ir gudrāks par tevi.